Tā ir tāda zīme, ka mums jākustās, tāpat kā pirms Covida bija visādas lietas, kuras vajadzēja sakārtot. Labs faraons, tas ir divi vārdi, kuri nav saliekami. Labs un faraons. Faraons nevar būt labs, tāpēc, ka viņš ir faraons. Jā, tāpēc ir cita iespēja, ja vajag iet ārā no tās valsts vai no šīs sistēmas. Tas nozīmē, ka jāiet savādāk. Tur būs zīmes ne tikai faraonam, bet arī Dieva tautai. Tāpēc tas ir vienkārši laiks, kuru vajag izmantot, lai pārveidot kaut ko skolas sistēmā, lai tas varētu turpināt dzīvot. Jo vārds faraon, saules dieva dēls. Mums ir cits dievs, kuru mums ir attiecības, jābūt tām attiecībām. Tā kā tas ir svarīgi. Un jāatcerās, ka tas ir tā kā ļoti zīmīgi, varētu teikt, tas, kas saistīts ar kalpošanu Izraēlas kalpošanu, tas ir tas garīgais balsts vai pamats, kas ļauj mums pārdabiski pārdzīvot visus šos laikus. Jo dabiski tam vajadzēja būt iznīcinātām jau ļoti daudzas reizes pēc cilvēku prāta un cilvēku aprēķiniem un ienaidnieku darbība, arī nodevēja darbība. Tam vajadzēja visam sabrukt, draudzēji, skolai. Bet, ja mums ir Dieva mērķis, Dieva uzdevums, Dieva vārds, tad šie cilvēki neko nevar, kaitēt var, bet iznīcināt nevar. Tas par to iet runa. Tāpēc arī šeit vienkārši šī kalpošana, ja mēs trāpījām tieši uzdevumā, ko Dievs grib no mums, neko nevar izdarīt. Cik slikti nedara, ar vien labāk paliek. Jā, bet jābūt uzmanīgiem, tāpēc, ka tās zīmes, 10 zīmes un viena tiesa, teiksim tā, kā viņi piepildījās Ēģiptē, virs faraona precīzi. Tāpēc mums bišķiņ jāpaiet malā, lai neiekristu tajā pašā bedrē. Laiks iet uz priekšu, un tiešām tas, ko redzēja arī brālis Briselē, jāatcerās, ka arī, diemžēl, arī daudziem tā saucamiem ticīgiem, zinot vēsturi, zinot savu pieredzi, paiet aplis, viņi atkal tajos pašos mēslos, kur bija pie paša starta. Nav tās gudrības. Tad tās aplis ir dots kalpot tam kungam, uzpildīt savu garu, bet viņi aiziet atpakaļ, slīd uz leju un pēc tam pie sasistas silītes atkal sēž un raud, ka man tik slikti redz, ka kaut kas ir vainīgs. Jā, ja mēs sāksim no sevis, izmeklēsim savu dzīvi, par to vairākas reizes ilgāku laiku es esmu tā kā brīdinājis, runājis, liecinājis, tad tur mēs arī būsim. Ja mēs sāksim no citiem cilvēkiem izmeklēt, kas ir vainīgs pie manas problēmas, mēs atradīsim obligāti, bet savu problēmu nekad neatrisināsim. Aplis beidzās tur, kur viņš sākās. Viņš ir aplis, bezgalība. Ja? Tāpēc tā ir tā īpaša garīgā gudrība, kuru mēs varam lietot. Ja grib rezultātu, sāc no sevis. Pārējo ieraudzīs. Ja negrib rezultātu, ja grib sev attaisnojumu un grib sev pataisīt par baltu un pūkainu, cilvēku acīs, tas nav tur nav nekādas gudrības, to var panākt. Šodien cilvēki domā tā, arī pavisam otrādi. Ja? Tā ir tāda nabadzība. Bet ja es sāku no sevis, es atradīšu šo dziļumu, atradīšu šo iespēju mainīties un atkal tikt pie tiem Dieva dārgumiem. Par to arī varbūt šodienas vārds. Kā izmeklējot savu dzīvi, es tā kā liecinu, man citreiz likās, ka jau apcirts tās koks, kur tur var vispār augļi kaut kādi augt. Ja? Jābūt kaut kādiem zariem, lai būtu augļi. Te tikai pataisno nost visi zari, nost, labi. Teiksim tā, ka Ješua palika neviens, viņš nepalika viens, viņam palika, teiksim tā, pusotra mācekļa. No 12, 120, un tur arī bija 5000 un 7000 palika
pusotri. Johannans, Jānis un Pēters pa pusei. Tikai nocirsts bija, nogriezts bija viss un palika tikai pusotra. Tāpēc tas, kas notiek ar manīm, kaut kas, es to redzu līdzīgi, no vienas puses kaut kā žēl, bet no otras puses tā ir pareiza rīcība, tāpēc, ka tas lielākais uzdevums, kāds bija Mesijam, ja viņš būtu savādāk aplikts, viņš arī kā 100%-īgais cilvēks to nevarētu paveikt. Tāpēc bija apgriezts viss, kas saistīts ar cerību uz cilvēkiem. Palika viens, kas bija līdz galam, no sākuma līdz galam, viņš nekur nepazuda, un viens pa pusei, kas mēģināja turēties, bet neizturēja. Tāpat arī es redzu savā kalpošanā vai savā dzīvē ļoti līdzīgi. Kāpēc? Ir kaut kas vairāk. Ir kaut kas tas, kas būs centrāls pagrieziens, kur tā lieta sāks, tas aplis restartēsies citā līmenī un citā spēka, un par to varbūt es gribu šodien liecināt, kā tas man atklājās un kā tas darbojās. 2 piemēri. Savu laiku bija mums ciemos jau laikam 20 gadu atpakaļ, viņš tagad ir mūžībā, tas mācītājs no Vācijas, kas ļoti daudz reāli mums ir palīdzējis fiziski arī šajā būvniecībā. Pat šī kancele ir no tās draudzes uzdāvināja, un tas bija atvests uz šejieni. Bišķiņ jau skatos, viņa ir pacietusi, bet reāli viņš bija viens no tiem, kas ļoti no sirds bija palīdzējis. Un tad tikai vienreiz viņš pie mums bija ciemos dievkalpojumā, un gadījās tā, mums bija otrā stāvā, vēl te viss notika, viss bija tādā šausmīgā haosā. Viņš sludināja, logs bija vaļā, vasara, karstums, es nezinu, vai tas bija jūlijas laikam. Un pretī ziniet, mēs dzīvojam tā, reāli, man dzīve tā saliekās. Apkārt kaut kā dīvaini cilvēki, pat arī citreiz es teikšu tā, atskatoties atpakaļ par draudzi, ļoti dīvaini cilvēki man gadījās manā dzīvē, un apkārt mums tieši tādi paši kaimiņi. 1, 2, 3, 4 vēl līdz šai dienai ir daži kaimiņi, ka vienkārši prātiņš nāca atpakaļ no meža. Tur vienkārši neprāts, ļaunums uz nekā. Un tad var saprast, ka tajā vietā, tā kā faraonām, izdevīgi būt, lai vergi vairojās, vairāk strādnieku, vairāk peļņa, mazāk tev jāstrādā. Viņš iznīcina bērnus, puišus iznīcina. Un tāpat kā Latvijā iznīcina bērnus, pēc 30 gadiem Latvijai nevajadzēs te aizstāvēt, tāpēc, ka nebūs ko aizstāvēt, nebūs šeit cilvēki pēc 30 gadiem, reāli pēc tāda skaita kā tagad. Faraons darīja tāpat, un apkārtējie, un tā ir garīgā pasaule, viņi dara ļaunumu sev pret sevi. Piemēram, būs arī stāsts par šito kaimiņu, kas te ir. Bet tajā pusē dzīvoja viena sieviete, viņa nāca, sieviete, tur vesela ģimene bija, tagad tās mājas vispār nav, un tas, kas tur tagad rekonstruējies, tur bija šķūnis, kur, bija punkts, tur tirgoja narkotikas, starp citu. Viss izjuka, tā sieviete dzīva sapuva. Bet viņa teica, man jūs sektu nevajag, es esmu krišnaīte vai budiste. Reāli sapuva. Viņai nesa lupatas klāt zem viņas, tāpēc, ka nebija tik daudz materiālu, lai viņu apkalpot, jo viņa vienkārši tecēja, viņa dzīve sapuva. Reāls gadījums. No tā ļauno. Tur dzīvoja vesela brigāde, tur bija dzērāji, katrs, kas gāja ārā no draudzes, izlamāja. Katru, tā kā suņi. Vau. Viens nosala, otrs arī nosala. Vienkārši iznīcināja. Šeit bija Krievu ģimenīti, darīja aplamības reāli, sliktas lietas darīja. Tad vīrs viņai noslika, tad palika klusāks, un pēc tam arī tur vēl tas onkulīts, kas te visu laiku trobelēja, sauc policiju arī. Var sakot, šeit arī tādas lietas bija, arī skrēja iekšā, saukājās, pēc tam tā civilā sieva
nomira no vēža. Domā, ko grib. Bet viņiem bija izdevīgi. Kāpēc? Šitais bija pumpējis, izmantojis kanalizāciju. Šeit vispār arī tādas lietas, es tikai brīnos. Ja tā padomā, fiziski ļoti ērti un izdevīgi, ka mēs tādi kaimiņi esam šiem cilvēkiem. Materiālā ziņā. Bet tā domāšana, viņa darīja ļaunas lietas pret mums, kaitējot paši sev. Tā nav fiziskā lieta, tā ir garīgā lieta. Vienkārši sāka, tā vide sāka tā kā celties ārā. Tas ļaunums vienkārši sāk parādīties. Kaut tas bija izdevīgi viņiem fiziski, bet viņi savu ļaunumu nevarēja noturēt. Un tad tajā pusē tur bija 1 vai 2 suņi, un šīs mācītājas sāk sludināt. Viņš sāk sludināt, līdz tam bija klusums, sāk sludināt, sunis vienkārši kā norāda, rej un skaļāk, un skaļāk, un viņam jau skaļi jārunā, un viņš nevar jau tik stipri, ka jābļauj. Tas suns vienkārši kā traks palika. Tur nekā nav, vienkārši rej. Un viņam apnika, un viņš interesanti, ka jau saprata, vajag apstāties, jo nav nozīmes tām vārdām, tāpēc, ka cilvēki, kas iekšā nedzird, aparatūras nebija, viņš uz dzīvo sludināja, vai ne? Un viņu nedzird reāli, tā sunis tā rēka, viņu nedzird. Kāda nozīme tur stāvēt priekšā, kaut ko stāstīt, ka cilvēki nesaprot, par ko iet runa. Vai vajag apstāties, viss. Un tad viņš vienkārši, dusmīgs palika vai piepildījās, viņš Dieva vārdā spēkā aizteikt, kā tur bija. Lai tev, kungs, lai tev aizliedz. Un tā viņš nobļauj, lai kungs tev aizliedz tam sunim. Viņš jau neredz to, lai kungs tev aizliedz. Viņš tikai pabeidz to aizliedz, un sunis tā kā aizriet. Viss klusums. Momentāli. Tas, ziniet, viņš tā kā paņēma vārdu un meta. Tāds iespējas bija, ka viņš paņēma vārdu un izmeta pa logu. Un trāpīs sunim rīklā, vienkārši klusums, mierīgi sludināja līdz galam. Vēl viens gadījums, šeit dzīvo ļoti indīgs tāds cilvēks, arī mums apkārt daudz, es zinu, vairākas indīgas iekšā, ārā. Un mums bija pasākums, šitā zāles vēl nebija. Bija būdiņu svētki vai ražas svētki, cilvēki izgāja ārā, bērni, tā kā bija ciemiņi atbraukuši arī visādi vēl to laiku. Pasākums tāds, tur arī bērniem vajadzēja uzstāties. Un, ziniet, šis te ierauga, ka cilvēki iznāk ārā pagalmā, un viņš vienkārši traks palika, kaut ko vajag darīt. Un viņš izvilka to traktoriņu, tādu, kā viņš saucās, tas kultivātors kaut kāds, vai kā viņš tur saucās. Viņš galīgi bez izpūtē vai slāpekļa kaut kādu, vienkārši, un viņš papilno. Tur, ziniet, tā kā vienkārši tāda skaņa no viņa nāk, ka izpūtēja nav. Vienkārši noņemts izpūtēs, teiksim tā. Parastai tehnikai kaut kas ir, lai slāpinātu to. Šeit viņš pat noskrūvēja nost. Un, ka viņš iedarbināja, viss, mēs neko nevaram. Nekādas dziesmas, viss ir beidzies, jo viņš speciāli vēl riebīgi tā braukā tā, lai šeit viss tā skaņa būtu tik stipra, jo te viss tā kā iekšā neko nevar dzirdēt. Vienkārši neko nevar dzirdēt. Pie viņa piegāja un palūdza, klausies, pusstundu vēlāk, tu taču varēji, kāda tev problēma, pagaidi pusstundu. Viņš vēl un vēl stiprāk uzdeva gāzi, vispār te troksnis tāds. Pārunāt nevar normāli savā starpā, speciāli. Līdz šai dienai viņš tādas lietas dara, bet toreiz viņš to darīja speciāli, ar tādu naidu, tādu riebīgumu, kā kādam ir. Tādus cilvēkus daudz esmu sasticis savā dzīvē, bet šeit gadījās tā, ka viņš pret visiem. Un tad bija īsa lūkšana, lai kungs viņam aizliedz. Tikai beidz to vārdu. Aizliedz.
uz nākamā apla viņš ir un skaņa tāda. Sitiens. Tā kā Krievs no drona kaut ko nolaida viņam tur. Vienkārši sitiens. Viņš tur drillēja kaut ko tur nekā. Un tad no šitā stūra, tas aparāts ir liels un smags, nabaks viņu kā bullīt beig to vilka līdz savam šķūnīm. Vairs nekad nebija izvēle. Laikam tur sabojājās tā, ka nebija ko remontēt. Vārds, kā izgāja, pārklāja šo tehniku un viss tāpat kā ar to suni, tāpat ar to kultivātoru. Vienkārši reāli aizdrījās uz to, kā vairs nebija remontējams. Nekad vairs ar viņu viņš nedarbojās. Vārdam, tava vārda spēkā mēs šodien dziedājām. Ja, interesanti, kā tas man tagad atklājās. Ir dažādas variantas, ziniet, īpaši mesijāniskā kustībā ir speciālisti, kad saka, tā vajag vai šitā. Jā, ir kaut kādas lietas, kuras mēs varam lietot, tad, kad mēs zinām, mēs varam sākt lietot pareizi. Piemēram, Jēzus vai Jēzus vietā mēs zinām, ka viņu sauc pavisam savādāk. Un tad, kad es nezināju, es to lietoju brīvi, no sirds, bet tad, kad es uzzināju, ka tas un tā vispār ne uz to pusi, ko man darīt, man vajag pieņemt lēmumu, tad es sāku mainīt savu dzīvi. Es mierīgi uztveru tos, kas saka Jēzus vai Jēzus. Es saprotu, ja viņi nezina, tad viņi var to lietot, bet ja viņi zina, tad tas, ko viņi lieto, vismaz ir nepareizi, bet sliktāk tas būs pret viņiem. Vārdam ir spēks. Un ziniet, caur tām visām apgraizībām un slimībām un problēmām, kas man tikai negadījās, un pazemojumiem, un tas jau nāk ne jau no ārpus, tas nāk no savas vidas, jā, no tiem cilvēkiem, kas visvairāk bija saņēmuši šeit palīdzību un atbalstu, sacēlās jūdi. Reāli es to piedzīvoju, nogriezts viss līdz stumbrim, viss ir palicis. Un tagad sāk tā lieta darboties manā dzīvē. Un, ziniet, es agrāk nevarēju pateikties kungam par to, kas ir, es to varēju caur spēku. Tagad es saku, slava Dievam, kungs, es pateicos, ka šie nodevēji ir prom. Slava Dievam! Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs nevar darboties starp nešķīstiem. Un ir tas, kas tā kā mēs šeit atnācām, nešķīstie, viņi gāja kopā, dzer kopā, vēl kā mēs te parādījāmies. Vienkārši tās skudru puznis sāk izjukt. Un viņi sāk sacelties pret to, kas viņam būtu par labu. Tas nozīmē garīgajā pasaulē, kad nāk Dieva klātbūtne, ļaunums vispirms nāk ārā un pēc tam izzūd. No viņa, tas tā ir. Kamēr varētu teikt tā, kamēr Mozus neatnāca ar šo uzdevumu atpakaļ, varēja lūgt par faraonu, lai faraons ir mīļš, bolts, pūkaņs, viņš dara tādas labas lietas tautai. Atnāca Mošē, sprāga tas cilvēks. Un pēc tam, kas notika, vispār uz redzēšanos. Varbūt arī gāja bojā, vēsturiski tur grūti pateikt. Ir tādas domas, ka viņš tomēr gāja bojā, ir tādas, ka varbūt arī ne, bet beidzās. Tāpat tad, kad tuvojās Dieva uzdevums, ir Dieva uzdevums šai draudzēji, šai garīgai ģimenei. Un tāpēc, ja ir šīs lietas, ļaunums saceļās, un viņi paši tie cilvēki nezina, kāpēc tu tā dari? Tu dari pret šo draudzi, kur tu esi izaudzis un saņems lielu palīdzību. Kas notiek? Ļaunums ir iekšā, kā faraonam. Nāk Dieva klātbūtne, lien ārā parazīti, tas ir pareizi. Tas nozīmē, ka priekšā ir kaut kas, ko Mozum vajadzēja izdarīt. Un ar tādu vidi, to nevarēja. Un pirmais bija tiesa par tiem ļauniem gariem, par elkiem, kādi bija gan tautā, gan Ēģiptē. Ziniet, lasot, mēs tagad esam 2. Mūzes grāmatā,
man tas nedeva tādu tā kā mieru. Es nevarēju saprast, kaut kas neiet kopā. Es lasu, ļoti interesanti, vispār otrā grāmata ir praktiski viss par to, kas ar manim notiek, kas ar šo draudzi notiek un kas notiek apkārt. Un es lasu un es reāli redzu viens pret vienu, viss tas pats. Un ir viena vieta, kur man tā kā aizķērās un es nedabūju, es pārgāju pāri, mēs lasām tālāk, bet tas man atpakaļ. Un es vienu rītu vienkārši lasu un es saprotu, laikam, ka tur bija daudz kļūdu šajā lietā. Kur? Lūkšanās. Kā? Viss pareizi, kā es lūdzu, vai kā? Kur ir kļūda? Un tad šī lieta sāk atklāties, teiksim tā, ka tādā konkrētā veidā, ka bija laiks, ka tā varēja, bet tagad pienāca cits laiks, ka vajag mainīties. Un, ziniet, tas sākās varbūt tas stāsts ar vietu, kur Mošē satiekās ar Dievu, un viņš uzdod tādu elementāru jautājumu, kas liekas, vispār ne uz to pusi tā nevajadzētu. Mošē, viņš bija apgraizīts, viņa vārds nav Mozus. Es uzreiz gribu pateikt, ka viņu nesauc Mozus, un tam ir pierādījums Dieva vārdā. Tas ir tā kā vārds, kuru tā kā var saukt Jēzus. Izrāda, man agrāk kaut kā tas šķobīja, bet tagad es saku, var. Tāpēc, ka faraons dod šo vārdu, faraona meita dod savu vārdu šim puisim, kuram ir cits vārds, bet viņu lietoja, un pēc tam citi arī lietoja. Un tas bija darbojies, tāpat ar Jēzu un ar Jēzus var lietot, bet tas nav īstais vārds. Tas nav īstais vārds. Par ko vispār iet runa? Viņš zināja, kas viņš ir. Viņš arī varēja uzzināt, kā viņu pareizi sauc, bet viņu nemācīja savu tautu. Jo tur bija ļoti daudz slāņu, kas traucē viņam pat taisno iziet pie tā kunga. Lai Mošē izaug kā garīgais kalpotājs, viņam vajadzēja iziet no sava vidus un mācīties pie cita priestera, arī Dieva priesteris, citā vietā. Un viņš saņēma šo mācību. Un tagad viņš ir Dievu priekšā, Sinajas kalnā. Un interesanti, pirmais jautājums. Un Dievs viņam atbild konkrēti. Viņš saka, man jāiet, labi, es iešu. Un tad viņš saka, tāda lieta, tas ir 3. nodaļa, no 13. panta. Mošē sacīja uz Dievu, redzi, es nākšu pie Izraēla bērniem un viņiem sacīšu, jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis. Tad tie jautās, kā viņu sauc. Es agrāk, ja par to nedomā, viss var lasīt tālāk. Un ko tad, lai es viņiem saku? Dievs, 14. pants, saka, Dievs sacīja uz Mošē, es esmu, kas esmu. Viņš sacīja, tā tev jārunā ar Izraēla bērniem. Es esmu. Tā. Kā tev sauc? Vispār, ja mēs lasām vai iedziļinamies, vispār ne uz to klausies. Tu taču esi Izraēlas bērns, tu esi ebrejs, tu esi mācījis 40 gadus, tev ir Bībeles skola pie mācītāja, pie rabīna, pie priestera, tu esi no šīs tautas. Viņi visi zināja, kā viņu sauc. Un tad viņš uzdod kaut kādu dīvainu jautājumu pa jaunam. Vai tad viņi nezina, kā viņu sauc, par ko iet runa? Kaut kas neiet kopā. Vēl viena lieta, kur var atrast šo atbildi, sanāk divas nodaļas vēlāk, 6. nodaļā, sākot varētu no 2. panta. Un Dievs runāja uz Mošē un sacīja, es esmu tas kungs.
Es esmu parādījās Ābrahamam, Īzakam un Jēkabam kā visu varenais Dievs, bet savu īsto vārdu, tas kungs, es netiku darījis viņiem zinām. Latviski ar īsto. Patiesībā tas īstais nav vietā, bet ar vārdu. Krieviski nav ar īsto, vienkārši ar vārdu. Un ziniet, kas ir dīvains? Šajā tekstā atstāsim šo tekstu. Ja sāk skatīties oriģināli vai ivritā, kādu vārdu lietoja Dievs atklājoties Ābrahamam, Īzakam un Jēkabam, vai citu vārdu? Izrādās, ka nē. Es sāku to meklēt un atradu, saucās tetragrammaton. Tas ir no grieķu valoda. Tetragrammaton nozīmē 4 burti. Jud, hai vai hei, vav, hei. 4 burti. 4 burti ir Dieva vārds. Pats Dieva vārds ir 4 burti. Un visur, kur parādās šie 4 burti, tas nozīmē es esmu. Pagaidi, bet viņš taču un Ābrahamam un Īzakam jūs atradīsiet oriģinālu valodā, tur ir tetragrammatons. Tur viss tas pats Ābrahamam, tas pats Noasam, tas pats Ādamam, tas pats. Un šeit viņš saka, nē, es tev parādīšos vārdā jud, hei, vav, hei. Kā? Bet viņam tas pats bija. Ar vārdu jud, hei, vav, hei. Es neesmu tā latviski, bet es tev parādu. Viņi taču zināja tieši šo vārdu. Piemēram, man kāds pazīst kā ar vārdu Andrejs. Tagad es jums atklāšos ar vārdu Andrejs. Viss normāli. Nē, jūs saprotat? Bērnībā mani sauc Andrejs. Tagad mani sauc, es jums pateikšu, Andrejs. Jūs teiksiet, klausies, vecumdienās laikam bišķiņ tā dīvaināk paliek, vai ne? Kas mainījās? Nekas nemainījās. Mainījās būtība. Šausmīgi liela, tas ir vienkārši. Par ko vispār iet runa? Izrādās Bībelē, Tanaha, tas ir pirmajā derībā, jud, hei, vav, hei, parādās 6521 reizi. 6000. Visur mēs lasām, kungs, sākumā bija Adon, tagad Adonai, vai Elohim, vai Sebaot, vai vēl vienalga kāds vārds tur stāv. Izrādās, tā ir vēlākā tā saucamā transkripcija. Daudz gudrinieki no judaisma sāk aizvietot šos 4 burtus pat tā, kā bija, ka dažos manuskriptos vārda vietā stāv tikai 4 punkti, vispār neko. Kāpēc? Tāpēc, ka 20. nodaļā tajā pašā 2. grāmatā rakstīts ļoti interesanti viens no punktiem, kas skaidro, kas tas ir. Tev nebūs tā kunga savā Dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodītu viņu vārdu nelietīgi valkā, kas valkā nelietīgi. Un tad, nevar to vārdu izrunāt. Un pie 2. tempļa sākās šīs kombinācijas. Līdz 1. templim nevienam prātā neienāca, ka nevar pateikt šo vārdu, bet pēc tam palika svētāki, bet arī nebija iekšā šķirsta. Vārda tur iekšā nebija. Un tad viņi sāka dzējot klāt, pielikt kaut ko klāt, lai izskatītos svētāk. Viņi paši, kā Ješua saka, paši negāja iekšā un citus tur nelaid. Nedrīkstēja izrunāt šos 4 burtus skaļi. Un šodien tie, kas grib veidot savas kalpošanas attiecīgi reliģiozi pēc judaistu parauga, jūs nedrīkstāt šos 4 burtus lietot. Kāpēc? Rabīni izslēgs no sinagogas un aizliegs ieiet debesu valstībā.
Cilvēks, kas šos burtus skaļi nosauc, viņus izmet no sinagogas un nogriež no iespējas tikt debesu valstībā. Viņiem ir tādas tiesības. Nedrīkst pateikt šos 4 burtus, nevar teikt to tetragrammatonu, nedrīkst. Tāpēc šodien tie, kas to lieto un grib līdzināties judaistiem, viņi pārkāpa judaistu likumu. Nedrīkst. Vienreiz gadā, kad augstais priesteris gāja iekšā Jom Kipurā, iekšā visvētākajā vietā, kurš jau bija tukšs un vārda tur nebija, šķirsta nebija, viņš drīkstēja pateikt šo vārdu. Jud, hei, vav, hei. Vienreiz gadā. Un tikai viens cilvēks. Un tikai visvētākais. Un tikai tad, kad bija upurs pienest. Un aiz tā pārsega, aiz aizskara stāvēja speciālisti, tāpat kā Ješuva bija kontrolējuši. Un viņi klausījās, ja viņš pasaka šos 4 burtus, visiem, kas ir templī, jākrīt uz zemes. Tāpēc, ka pateikts vārds. Pēc tam sāka klusiņām runāt, tad vajadzēja klausīties uzmanīgāk. Tāpēc, kad Ješuva saka, es esmu, ziniet, viņu gribēja nogalināt. Par ko? Viņš saka, es esmu. Un par to viņu gribēja nogalināt. Kāpēc viņš nav augstākais prieteris un viņš šo vārdu pasaka skaļi? To nedrīkstēja. Ne jau tāpēc, ka tur bija kaut kāda pārdabiska, jā, viņi bija, bet obligāti tāds cilvēks nedrīkstēja dzīvot, kas vārdu, Dieva vārdu pasaka skaļi. Tad, kad viņu ņēma Getsimānijas dārzā, viņš saka, jūs mani meklējāt, reku es esmu. Ziniet, ko viņš saka? Jud, hei, vat, hei. Un ziniet, ko viņi dara? Viņi krīt zemē. Tāpēc, ka viņi nedrīkstēja stāvēt, kad tas vārds skan. Ne jau tāpēc, ka tur bija svaidījums, viņš arī bija. Ne jau tāpēc, ka tur eņģeli kaut ko darīja, viņi arī tur bija. Bet tāpēc, ka viņi baidījās, ja viņi stāvēs, viņus arī nogalinās, jo tie bija tempļa apsardze, kuriem arī vajadzēja, kad viņi dzird šo vārdu, viņiem vajadzēja krist. Un tad viņš saka, labi, celieties, ņemat mani. Tādu vēsturi, to mēs redzam Dieva vārdā. Es uzreiz to sapratu, kas notiek. Bet interesanti, es gribu atgriezties pie šīs atklāsmes. Ziniet, 33. nodaļā Dievs runā, un viņš parāda savu godību Mošē vai Mozum. Es nezinu, kā viņu saukt pareizi, Mozus Ivanovičs vai Petrovičs, jo tas nav īstais vārds viņam. Un ziniet, ko Dievs 2 reizes saka 33. nodaļā? Es zinu tevi pēc tava vārda. Tāpēc, ka tad, kad notiek apgraizīšana, notiek derības starp šo puisi un Dievu, starp vecākiem un Dievu, tas ir kombinēta derība, tad nevar apgraizīt puisi, ja viņam nav vārda. Tas nedarbojās. Vajag būt vārdām. Vārdu deva tēvs un māte, un tur nebija Mošē. Mozus nebija. Tur bija cits vārds, kuru zināja Dievs, tāpēc, ka Dievs izredzēja šo cilvēku jau pirms dzimšanas būt pār šo glābēju savai tautai. Un ko viņš saka? Klausiet to, kas pēc manīm celsies pravietis, pēc manīm būs pravietis, kā es, ne kā Abrahams, ne kā Īzaks un ne kā Jēkabs, bet būs tāds, kā es viņu. Klausiet. Un mēs zinām, ka tas ir Mesija, Mašiaks. Un viņš vēl augstāks nekā Ibn Mozus. Nav Mozus kā Mozus, bet augstāk. Vispār, kas ir noticis? Ja mēs runājām par šiem burtiem, par 4 burtiem, ko patiesībā tas varētu nozīmēt? Vārds palika miesa un mājoja starp mums. 1. Jāņa, 1. nodaļa, 5. 6. pāns, tur par to rakstīs konkrēti vārds. Un mēs to vārdu, redzat, latviski tas skan vienā teikumā vai vienā vārdā, vārds. Krieviski ir imja un slova. Tur ir divas nozīmes.
Latviski tas ir vārds. Vārds nozīmē gan kā tevi sauc, gan tas, ko esi pateicis kopā. Patiesībā tas varbūt pat tuvāk pie tās lietas, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē? Viņu sauc Jud-Hei, Vav-Hei. Un interesanti, ka patiesībā tulkojumā, precīza tulkojumā šīm lietām nav. Neviens nevar pateikt, ko tas nozīmē. Ir interpretācijas. Un ir interpretācijas pēc Dieva darbības. Viņš ir atbrīvotais, viņš ir dziedinātais, viņš ir kungs, bet ne jau kungs Adon, bet to atkal pie otrā tempļa pielika Adonai. Viņu nesauc Jehova. Izrādās vārds Jehova ir kombinācija no Jud-Hei, Vav-Hei un vārda Adonai, un to viens mūķis salika kopā un pasniedz kā jaunu vārdu. Bet tas vārds arī lietojams. Jahve, tas ir transkripcija vai saprašana par to, kā viņu sauc. Arī pareizi. Izrādās visi šīs tādi papildus vārdi, visi var darboties Dieva spēkā un pret cilvēku, kā to lieto. Šodien māsa liecināja par to, ka viņai bija pateikts izrauties, perets. Tas arī viņa vārds. Viņa vienkārši bija Dieva vārdā. Tā viņu sauc, perets, izraušanās. Un kad viņi paņēma šo vārdu, viņi nolika visu, ko vajag. Tas darbojas līdz šai dienai. Tā ir tā pārdabiskā viela, kuru mēs varam ieiet katru reizi, kad mēs saņēmām no Dieva vārdu. Piemēram, kas interesants, es paskatījos arī īsts vārds, piemēram, mēs sākam Elijahu. Tur tajā vārdā ir 2 burti no Jud-Hei, Vav-Hei. Tur daļa no tā vārda ir šajā pravietī, bet tas nav viss. Ja tas vārds ir darbojošais kā Mošē Mozum, viņš dara brīnumus. Vai viņš ir ticības avots, kā Abrahams, kā Īzaks un kā kalpotais Jēkabs. Tajā vārdā ir šīs darbības, visas pārdabiskas darbības, reāli ir šajā vārdā. Tā ir atslēga, ar kuru verās pārdabiskas un ticības lietas. Tikai ar šo vārdu. Viņa vārda spēkā. Tas ir vienīgais, kas šodien darbojās. No sākuma līdz galam. Ar šiem 4 burtiem ir veidota visa pasaule, ko mēs redzam un neredzam. Jud-Hei, Vav-Hei sākums. Un tur ir to, ko mēs sakam Mašiahs. Viņš parādījās kā tetragrammatons saucamais. Reāls viņu varēja pataut. Tas ir pilnīgi, pie kā var pieskarties, kas darbojas 100%. Un viņu sauc Jud-Hei, Vav-Hei. Un viņš to lietoja. Maizes parādījās, cilvēki bija dziedināti, pa jūru staigāja. Tā bija. Viņš pasaka kaut ko, un vispār vētra apstājās. Tā ir tā lieta, kas darbojas līdz šai lietai. Ir šīs dažādības. Var saukt kungs, var saukt Dievs, var saukt Jehova, Jahve, var saukt perets vai izraušanas. Nepareizi Latvijas, tu te nezini, kā pareizi sauc. Perets? Kādas izraušanas? Perets vajag? Ne, pareizi teica, ka pēc, tāpēc, ka tu dzirdēji Jud-Hei, Vav-Hei. Vārds ienāca, tā viņu sauc, un viņš materializējās. Viss, kas notiek pārdabiski, tas ir šīs tetragrammatons. Viss vairāk nekā. Un tur ir varianti. Viss ir šajā vārdā. Patiesībā vārds palika miesa. Tā ir rakstīts.
Išuva 17. nodaļā viņš interesanti saka, tā ir saucās visaugstākā priestera lūgšana. Un ko viņš saka? Kad viņš lūdz, viņš saka tēvam, es tavu vārdu, ziniet, kas tur stāv? Jud-hei, vav-hei. Es tavu vārdu atklāju šiem cilvēkiem. Un ziniet, kas pēc tam bija? Pēc tam Pētera ēna dziedināja cilvēkus. Ar šo vārdu, ziniet, Pāvils, kā tevi sauc? Mēs lasām, tas, kuru tu tur dzen. Ziniet, ko viņš dzirdēja, kādu vārdu? To, ko viņš zināja. Jud-hei, vav-hei. Viņš dzirdēja to vārdu, un tas vārds izmainīja Pāvila sirdi. Mēs lasām Jēzus vai Išuva, bet patiesībā tas vārds ir 4 burti. 6521 reizes saskaitīts oriģināla valodā. Un interesanti, ka visur sākumā bija tikai 4 burti. Pēc tam supersvētie judaisti sāka līst ārā no situācijas un sāk tur, kur šie 4 burti viņi aizvietoja. Pat Adonai, tā Adonai tā izveidots vārds, viņš vispār nebija Adonai, viņu lieto attiecībā pret to kungu, augstāko dievu, Jud-hei, vav-hei, pret viņu. Parasti bija Adon, viņi izdomā, būs Adonai. Tas ir viens. Otrs variants, kur visvairāk viņi lieto Elohim. Un trešais Hashem. Un 3 vārdi, šito ārā, šito iekšā, šito ārā, šito. Kāpēc? Un tad neapgrēcināsies. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka baidījās nomirt. Tāpēc, ka nevar nelietīgi valkāt Dievu vārdu un vajag tikai pareizi. Un tāpēc viņi paši neiegāja un citiem nedeva. Un šodien daudziem, kas tur grib iet iekšā, kas mēģina līdzināties ebrejiem, tiem judaistiem, arī viņiem šī problēma. Viņi nezina, ka viņi nevar iet šajā svētumā, tāpēc, ka nedrīkst. Nedrīkst grēciniekām ņemt mutē šos 4 burtus, nevar likt tur iekšā. Bet ja tu viņu neņemsi, tev tavu dzīvi neizdosies. Tad lūgšana viņu spēka, viņa vārda spēkā. To, ko mēs dziedām, viņa vārda spēkā. Tur ir viss. Tas ir kods. Ziniet, tu vari spiest durvīs, cik gribi, bet ja tu netrāpīsi pareizo secību šeit, pie durvīm, vajadzēs laust, un daudz grib izlaust tās durvis. Netiek iekšā, tāpēc, ka nepareizi saspied tās pogas. Tur ziniet, cik daudz variantu. Tur no 1 līdz 0, tur 1000 variantu. Un netiek iekšā. Un aizliedz vispār. Ja tu tur neties, tad labāk neejam, mēs pastāvēsim šeit, un mūsu skola būs pagalmā. Un tad ziemā, vasarā mēs te mācīsimies. Šeit būs viss tukšs, tieši tāpat šodien ar judaismu. Un ziniet, interesanti, ka pie 2. tempļa jūs varat pavērot, praktiski vairs brīnumu nebija. Brīnumu vairs nebija. Vārda iekšā tur, Jud-hei, vav-hei, vissvētākajā nebija, un brīnumu arī nebija. Un tad viņi aizliedz. Šodien nedrīkst izrunāt šo vārdu, tāpēc, ka nav augstākā priestera, kam vajadzētu šķīstīties ar šīm asinīm, un viņš vienīgais pirmais, kas var ieiet jaunajā, 3. vai 4. jau tagad templī, un tikai tur viņš varēs šo vārdu izrunāt. Un ziniet, no kā baidās vēlns? Arī no šī vārda. Viņš nebaidās no Bībeles, no krustiņa, no Dāvida zvaigznes, no tā, kāda tur kipu un kā viņš uzvedās tās cilvēki. Priekš vēlne lielākā problēma ir šīs vārds, kas apzīmēts ar derības asinīm. Tikai tur ir tas spēks, citur nav. Man ir pirmais jau. Es mēģināju pārbaudīt, kā tas darbojās. Es tagad par to neliecināšu, tāpēc es gribu pārliecināties vēl un vēl, lai man ir vismaz 2
vai 3 liecības uzreiz, kā tas notika. Bet tad, kad man atklājās, ko es varu pateikt, es biju tādā interesantā stāvoklī, tā kā es esmu iegājis iekšā. Un tas ir tik vienkārši, viss darbojās. Bet es nevaru to lietot, teiksim tā, sev par labu, bet Dievam par godu. Tikai nelietīgi valkāt nedrīkst. Velns nevar izrunāt šos 4 burtus. Viņš nevar. Ko viņš nevar? Kur viņam ēdienas dārzs ir ciet, viņš nedrīkst tur kaut ko darīt. Kā viņš var rīkoties? Viņš var ņemt cilvēkus un lietot viņus, kā Ādamu un viņa sieva izdarīja šo grēku. Velns nedarīja grēku. Šie 2 cilvēki darīja grēku. Tas ir tas pats, kas rakstīts 3. šajā bauslī. Nevalkā nelietīgi šo vārdu. Tad, kad cilvēki lūdz Dievu pret viņa gribu, ļaunumā, ar nepiedošanu vai vēl kaut kā, tas ir tas pats, kas bija ēdienas dārzā. Velns nedarīja grēku. Cilvēki darīja grēku. Tas ir 3. bauslis. Nevalkā Dieva vārdu nelietīgi. Labāk muti ciet, esi līdzīgs judaistiem, nekā vispār saki vārdu kungs vai Dievs. Jā, pareizi ir 4 burti. Jud-hei, vaf-hei. Bet mēs tā nerunājam. Jud-hei, vaf-hei, tas ir kods, kas nozīmē, var viņu ir transkripcijas ir tā domas, kā to var atšifrēt. Ir dažādi tā kā skaidrojumi uz vienu pusi, uz otru, un visiem ir taisnība. Var arī no tās saknes ņemt, var arī no citas saknes, un vēl, bet neviens līdz galām to nevar pateikt. Bet ziniet, kā rakstīts interesanti. Pēdējais punkts, gala punkts. Un es gribu pateikt tā, tie, kas ņems šo atslēgu, viņi saņems šo galējo punktu. Tikai viņi. Kas tiks debesu valstībā, vai vēl vairāk, kas būs paraugs, kas, mēs tik svēti, un visi par to sludina, vai ne? Tagad es lasu, kas. 2. nodaļa, atklāsmes grāmata, 17. un tālāk par šodienas lietu. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tām, kas uzvar, es došu no apslēptas mannas. Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. Ir viena lieta, ko es biju maldījies. Es agrāk šo vietu lasīju, un es domāju, es būšu debesīs, un man būs mans vārds. Un ir tādi cilvēkam, viņu vārds nepatīk. Ir tādi cilvēkam vecāki dīvainā kārtā iedod 2 vai 3 vārdus. Ziniet, tā ir tāda prostitūcija. Ne puika, ne meitene, ne vīrietis, ne sieviete, ne Jānis, ne Pēteris, ne vēl kaut kāds tur vēl. Viņam 2 vārdi. Tā ir nabadzība. Ir viens vārds. Es biju domājis, ka tur, kur bija cilvēki devuši nepareizu vārdu, tad debesīs tev iedos tavu akmeni un tevi sauks pareizi. Mošē, es nezinu, kā viņu sauc, es debesīs uzzināšu viņu īsto vārdu, bet Mošē Ivanovičs nekāds Mošē nav. Tas ir Ēģiptes saukums, tas ir latviskums, teiksim tā. Un var saukt sev Jānis un pārtaisīt par Johananu, bet tu nekāds Johanans nav. Neesi, dari, ko tu gribi. Tas ir pagānisms. Kas notiek? Neviens nezina vārdu. Ziniet, kas tur varētu stāvēt? Tur varētu stāvēt. Neviens nevar lietot šo vārdu, tāpēc, ka es dodu vārdu. Un šīs vārds jūt-hei, vaf-hei. Tas ir pārdabiska lieta. Ar šo vārdu veidota visa pasaule. Ja es ieju iekšā šajā vārdā,
viss ir iespējams. Viss. Tad tur arī ir perets vai izraušana. Tur ir Elšadai, tas, kas baro mani. Tur ir Rafa, kas dziedina mani. Tas ir Nisi, kas ir mans karoks. Tur viss tie vārdi, viss, kas parādās, tā ir tāda dažādība kā visa pasaule. Bet tas ir tas, ko Dievs dod. Un tad, kad Dievs runā, ko mēs saucam atklāsme vai pravietojums, tas ir Judhei, Vavhei. Tas ir viņa vārds, viņu tā sauc. Un viņu sauc, un es ņemu šo vārdu un lielieku savu mutē, un viņam par godu lietoju, tas piepildīsies. Bet es, ja ņemu šo vārdu un lieto savai miesai, lai man būtu labi, Dievs neatstās tādu cilvēku bez tiesas. Tā ir ļoti, ļoti bīstama zona. Tāpēc pareizi būtu no Dieva saņem, Dievam atdot. Attev procenti. No Dieva saņēmi, noliki eksāmenu, a tagad lieto procentus. Slāva Dievam, viss Dievam, a tev procenti no tā kunga tādas bonusiņas saņem. Es taviem tēviem, viņš ir ticības tēvs, Ābrahams. Ābrahams varētu teikt vienīgais cilvēks pasaulē, cilvēks vienīgais, kuru Dievs sauc ne jau vārdā, bet kā vārdā mans draugs. Ābrahamam vārds no Dieva mans draugs. Es nezinu, kā tas varbūt oriģinālā tas skanēt. Ja, bet un izrādās, ka nē. Es tev atklājos ne vārdā Judhei Vavhei, bet vārdā Judhei Vavhei. Un Mozus saprata. Jo viņam, uz viņu Dievs ir tā kā ielicis, ņēma no viņa gara un ielika šiem palīgiem, cik bija 70, un pēc tam 250. Vai tas, kas strādāja pie pirmā saiešanas telta veidošanas, es ņemšu un ielikšu viņiem garu, kā viņi to var darīt. Judhei, Vavhei. Pārņem, un viņš spējīgs darīt tādas lietas, kuras neviens nevar darīt. Bet kā viņš? Viņš sev dārgumus taisīja. Viņam bija juvelīra veikals tur Tūkstnesī, un viņš tur tirgoja smukas lietas. Nē, viņš ar to, ko viņš saņēma, viņš darīja saiešanas templi, telti. Viņš Dievam ar to kalpoja, un tas materializējās. Tur bija tādas tehnoloģijas, kur nevienā pasaulē vēl nebija, viņam bija. Pēc tam viņš varēja lietot, kur vēl grib, bet sākumā Dievam. Sākumā saņemi Dievam, saņēmi Dievam, sākumā atdod atpakaļ, sākumā pareizi velkā, un tad, kas paliek, Dievs tev dos arī priekš tevis. Ja sākumā saņem no Dieva un sev kabatā, nelietīgi. Tas ir tā kā zem cirvi. Kad jau tā giljotīna nokritīs? Tad, kad piespiedīs pedāli. Čiņ, galus nav. Vārdam ir uz abām pusēm spēks. Tā kā rakstīts mans vārds, viņa vārds ir apusējis zobens. Uz vienu pusi pret ienaidniekiem un uz otro pusi pret to, kas ir nekaunīgs Dieva priekšā. Un to ne jau cilvēks to dara. Jā, ar cilvēku rokām. Bet cilvēks pats lietoja to, ko nevajadzēja lietot tādā veidā. Tur ir interesantas lietas, tur visādas velkrāsas, tur ļoti daudz papildus opciju, kas saukt. Jeremijas 33 un 3. Sauc uz mani, un es tev parādīšu. Sauc uz mani. Tas vārds sauc uz mani, uz Judhei Vavhei. Tas ir priekš tevis, un tu redzēsi tās lietas, kuras neviens nav redzējis, tieši priekš tevis. Cits skatīsies, neko neredzēs, tu skatīsies, tu būsi pārdabiskā Dieva zonā. Bet tas būs tikai tev, cits nevar. Cits kaut ko citu redzēs. Tāpēc visi vārdi, kuri atklāti no Judhei Vavhei, ir pareizie. Un nav ko tur cīnīties par to, jūs sakat, Dievs, tas ir no grieķu valodas un par
stop, nelieto nepareizi. Ja Dievs ir devis šo tetragramatonu, tur ir iekšā. Tāpēc, ka tas, kas bija Ābrahamam, nav tas, kas Mošē Ivanovičam, bet tas, kas ir šo, viņš ir tas pats. Tur ir tas paraugs un dziļums. Tāpēc ir cilvēki, kas grib noraidīt no šo atklāsmi par Mesiju un saka, tas nav tā un tur ne tā un vēl. Nē, viņš atnāca, lai parādītu šos 4 burtus, un viņš viņus parādīja, kā viņas darbojās visās jomās. Un tur bija pārdabiskā darbība katru dienu. Vārdā ir spēks. Tā ir atslēga. Tas ir kods. Es nezinu, tā ir karte, ar kuru tu pieliksi, tā ir pase. Viss, kas ir, viss pārdabiskā darbība, visā pārdabiskā darbība ir iekšvārda. Visa šīs lietas atklājās caur vārdu, bet, lai viņu saņemt, nevar viņu runāt vienkārši automātiski. Tā ir skaņa. Vārds paliek par vārdu imiņiem. Tas paliek par imjā. Tikai tad, kad tu saņem no Dieva. Pie Dieva ar nešķīstu sirdi nevar pienākt. Tāpēc, ka daudz, kas to lieto, viņi inscenē, viņi spēlē teātri, ka tur ir klātbūtne, tur ir peldēšanas, vēl nekā tur nav. Ja nav vārda, vārds pie nešķīsta nevar dzīvot, tāpēc, ka nešķīsts valkā Dievu vārdu nelietīgi. Nedarbojās. Tie ir meli. Bet arī vēlns nevar lietot šos 4 burtus. Viņš vienkārši tā ir aizliegt, tas ir spridzeklis. Ja viņš ķersies pie tā, viņš vienkārši viņu nebūs. Tāpēc viņš lieto cilvēks, pagruž iekšā, attais muti, iebāž šos vārdus un runā. Un vēlns to lieto. Tāpat kā ēdienas dārzā. Tas tā darbojas. Viss ir vārdā. Tā rakstīts. Ar vārdu viņš ir izveidojis visu redzamo un neredzamo pasauli. Kāds vārds? Judhei, vathei. Un es varu to lietot. Ja mana sirds ir brīva, tīra, ja es nedzīvo nepiedošanā, ja es to esmu šķīstījis ar upura asinīm, tās vārds man pieder. Tā ir mana daļa, tā ir mana sastāvdaļa, kuru es varu kustēties visās man vajadzīgās jomās, ar kurām es kalpoju tam kungam, es šo vārdu varu ņemt un atbrīvot šo spēku. Un tas darbojās. Vismaz manā dzīvē jau man ir liecība. Es sākumā domāju, es pastāstīšu tādu, varbūt kāds pasmietos, tāda elementāra liekas lieta, bet viņa notika, es tikai pateicu, un tas uzreiz momentāli piepildījās. Momentāli. Bet es tā pie sevis tā palūdzu, kungs, man vajag, es ziniet, ko interesanti, pēc šīs lietas es apstājos, es tādu nesāku lietot tālāk. Kāpēc? Tā bija pirmā reize, man vajag liecību, lai es jums varētu liecināt par to lietu. Bet es tā noraustījās, kā saka, lai mana lūkšana ir pēc Dieva gribas, lai tur visu laiku ir vārda spēks. Lai es tieku pie tā, man jābūt tajā daļā, kur es to daru Dievam par godu. Tāpēc lūkšana patiesībā ir ļoti svētīga un bīstama zona. Ja es to daru nepareizi, es cietīšu. Un ne tikai es cietīšu, cietīs visi, kas man ir apkārt. Visi būs iesaistīti. Ja es to pareizi lieto, tās piepildīsies, nesīs svētību man un arī tiem, kas ir apkārt man. Tāpēc es klinkšu, apstājos. Jā, notika. Momentā. Vienkārši. Nevar tā būt. Bet tas tā notika. Un es sapratu, tur ir atbildība. Jā, Ješuva to varēja darīt, kā viņš grib. Piemērs. Mošē Ivanovičs pirmo reizi, kad viņš lika ūdenim tecēt no akmens, tas piepildīja un padzirdīja visu tautu, 3 miljonus cilvēkus. Otrreiz viņš paņēma vārdu. Un ko viņš darīja? Viņš ar ļauno sirdi 2 reizes iesita akmenīm.
Kas notika? Dēļ tā viņš mira un neiegāja apsolītajā zemē. Un tas, un tas. Un viņš darīja brīnumu? Jā. Brīnums bija, ūdens bija? Jā. Rezultāts – nomira. Tas pats. Un es sapratu, ka priekš tā, lai liecinātu man par šo dziļumu, par šo vārdu, kura vārdā ir spēks, vārdā, kods, atslēga. Ja tu saņem atslēgu, nelien seifā, kuru nevajag vērt vaļā un dot naudu blēžiem, zagļiem, melotējiem, vēl nedod viņiem, nelūdz par viņiem, nevar lūgt par viņiem, tāpēc, ka cietīs tu un visi tie pārējie. Pārāk liela atbildība. Tāpēc tagad es tādā pauzā, es gribu saņemt nākamo vārdu, un es zinu, es lūkšu, un tas piepildīsies. Nav problēma. Jā, būs vajadzīgi dziedināt. Ja šo nav visus dziedinājis, kā mums stāsta. Nav taisnība. Viens uz krusta vienā pusē saņēma mūžīgo dzīvību, a otrs mūžīgo nāvi. Un viņš nebija tik mīļš, ka, labi, tu arī būsi. Nebija. Šīs vārds ir viņš ir konkrēts, ar konkrētu, tā kā zobens ass, uz abām pusēm. Tāpēc, ja kādām tas, kam ir ausis, kā tur rakstīts, mēģiniet saprast, mēģiniet pārbaudīt arī Dievu, bet esat uzmanīgi. Ja tas vārds ir nelietīgi, ja valkāts, būs slikti, būs otrādi. Bet ja viņš ir pareizi, kā pareizi, saņem vārdu perēts, izlaušanās un notiek. Viņi sāk viņu lietot. Viņi sāk lietot. Ir turpinājums dzīvot dēļ kunga. Savādāk būs otrā puse zobenīm. Tām vārdām ir divas puses. Tā ir liela atbildība. Ja mēs lietojam Dieva vārdu, imjā, tur ir uz abām pusēm. Lieto un redzēs pārdabiskas lietas savā dzīvē. Labas un sliktas. Amen. Un tagad laiks jauniešiem. Būs viņš, nebūs? Mareks nāk, jā.